Labdien! Tikko noslēdzās mana tikšanās ar Vācijas kancleri Merkels kundzi. Uzskatām Vāciju par strateģisko partneri. Merkels vizīte ir īpašs apliecinājums lieliskām divpusējām attiecībām. Mēs pārunājam sadarbības tālāko turpināšanu profesionālās izglītības attīstībā, kur it sevišķi aktīvi ir iesaistījusies Vācijas vēstniecība un Konrāda Adenauer fonds. Vācija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem strateģiskās ekonomiskās sadarbības partneriem, uz šobrīd ar 1,8 miljārdiem eiro apgrozījumu ieņemot 4. vietu. Ir viss pamats uzskatīt, ka tuvākajā laikā Vācija varētu būt viens no pašiem pirmajiem ekonomiskajiem partneriem. Latvija ir pagodināta arī būt par partneru valsti izstādē Zaļā nedēļa 2015 Berlīnē, kas sāksies no 16. līdz 25. janvārim, kur Latvijai būs Latvijas pārtikas nacionālais stends, kas arī varētu būt labs ieguldījums šīs Krievijas boikotam lauksaimniecības produkcijai. Augstu novērtējam Vācijas un personīgi kancleres Merkels ieguldījumu reģionālās drošības risināšanā, kā arī krīzes Ukrainas austrumos miermīlīgi risinājumu meklējumos. Merkels kundze apliecināja, ka 5. pants reāli darbojās un ka Vācija darīs visu nepieciešamo, lai viņš arī turpmāk darbotos, nodrošinot gaisa patrulēšanu, palīdzēs radīt nepieciešamo infrastruktūru, attiecīgo militāro kontingentu, kā arī dalību militārajās mācībās, izspēlējot 5. panta scenāriju. Mēs apzināmies Vācijas centrālo lomu Eiropas drošības un Eiropas drošības spēku izveidā. Vācija atbalsta konsekventi NATO militāro klātbūtni Eiropā, un mēs strādājam kopā ar Vāciju, lai NATO samita laikā tiktu pieņemti nepieciešamie grozījumi kolektīvās drošības plāna izstrādē un realizācijā atbilstoši mainīgajai drošības situācijai. Jo Krievijas rīcība ir ienesusi fundamentālas izmaiņas Eiropas drošībā. Lai nodrošinātu Baltijas reģionu izaugsmi, šīs ir ļoti nepieciešamās garantijas, ka Latvija un Baltijas valstis ir pietiekami aizsargātas. Latvija kopā ar Igauniju, Lietuvu un Poliju veic nepieciešamos drošības pasākumus, stiprinot katras valsts atsevišķo aizsardzības spēju, un Latvija arī pieņēmusi nepieciešamos lēmumus finansēšanas palielināšanā, un arī veic visu, un arī turpmāk veiks visu nepieciešamo, lai veidotu saliedētu sabiedrību. Mēs pārunājām šos jautājumus saistībā ar Ukrainas-Krievijas konfliktu. Un šeit mums ir vienots viedoklis, ka nedrīkst pieļaut iesaldēt konflikta zonas izveidošanos Ukrainā. Jāturpina izdarīt spiedienu uz Krieviju situācijas deeskalācijai. Jāpanāk separātisko organizāciju atzīšana par teroristiskām. Pārunājam šo
Krievijas ieviesto sankciju ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozari. Skaidrs ir viens, ka šeit, un ne tikai šeit, bet it sevišķi arī pakalpojumu nozarē, būs ievērojami zaudējumi. Tāpēc arī mēs vienojamies par to, ka būs Merkeles atbalsts, lai šie pasākumi tiktu izskatīti Eiropas Savienības līmenī. Pārunājām enerģētikas drošības jautājumus, un es informēju par mūsu rīcību un tuvākajiem projektiem. Tas ir elektroapgādes nodrošināšana, Igaunijas Latvijas elektroenerģijas starpsavienojums, Polijas Lietuvas gāzes starpsavienojuma projekts, Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācija, un arī šo jautājumu par Ruhrgas International akciju pārdošanu priekš Latvijas nākotnes enerģētikas drošības vislabākajā veidā. Jautājumi tika arī skarti par Austrumu partnerību, un tur mēs esam viensprāts par nepieciešamību veikt individuālu pieeju šīm Austrumu partnerības valstīm, ka šis jautājums ir daudz nopietnāks nekā viņš tika risināts līdz šim un prasa daudz lielāku laiku un ieguldījumu. Vēl arī attiecībā par Latvijas prioritātēm un arī Eiropas Savienības prioritāti Centrālā Āzijas sadarbībā. Šeit Vācija šo uzskata par vienu no ļoti būtiskiem nākotnes attīstības virzieniem, un Vācija mums arī piedāvā savu ekspertu šo tālāko saišu stiprināšanā ar Centrālā Āzijas valstīm, jo Centrālā Āzijas jautājums ir arī ļoti svarīgs Afganistānas un reģiona drošības kontekstā. Mēs vienojamies par turpmāko sadarbību un jau tuvākā laikā arī, lai sevišķi, kas saistīts ar NATO samitu 4. un 5. septembrī Lielbritānijā, ka šeit visi jautājumi tiks vēl vienreiz izvērtēti un ka mēs tur uzstāsimies ar vienotu viedokli par Eiropas drošības situācijas nodrošināšanu tuvākajā laikā un arī, protams, ilgtermiņā. Paldies! Paldies, lūdzu, jautājums. Labdien, Aira Tumpela, BNS ziņu aģentūra. Prezident kungs, vai jūs ar Merkeles kundzi arī pārunājāt Eiropas Savienības augsto amatu sadali, tostarp par Valdi Dombrovskiju, vai Latvijai un Vācijai būs vienota nostāja šajā jautājumā? Paldies. Jā, būs vienota nostāja, un šie jautājumi tika pārunāti, bet tie ir jautājumi, kas ir ļoti jūtīgi, bet šeit mums sakrīt precīzi tās domas, ka tur nav dažādu viedokļu. Lūdzu. Edgars Skvarīgs, aģentūra Leta. Prezident kungs, neņemot vērā kārtējos apliecinājumus NATO 5. punktam, vai Merkeles kundze ir jums apstiprinājusi Vācijas spēku atrašanos drīzumā Latvijā? Paldies. Tas ir komplekss jautājums, un šis jautājums arī tiks pilnībā izrunāts NATO samita laikā, kur būs arī detalizēta šī katra dalība, līdzdalība, ieguldījums. Bet, kā jau es jums teicu, kad viņa apstiprināja, ka Vācija darīs visu nepieciešamo, lai Baltijas valstu un Polijas robežas būtu, Eiropas Savienības austrumu robeža būtu pilnībā nodrošināta un aizsargāt, un veicot visus nepieciešamos šos pasākumus. Paldies! Preses konferences beidzam. Paldies!